Es neko nezinu par politiku un nezinu nevienu vārdu. Tas, ko es darīju, es iedziļinājos likumos. Un nevis tikai likumos, bet arī papildu informācijā, kas nāk, kad likumi tiek pieņemti. Sevišķi tie, kur ir tie atslēga likumi. Tās ir anotācijas, tās ir dažādas atzinumi, kas sniegtie. Un tad, kad viņš tā lēnām un ļoti rūpīgi cilā, tad tu ieraugi to bildi nesliktāk kā tādā detektīva romānā. Es mēģināšu jums pastāstīt dažas no lietām, jo tas, ko es esmu saredzējusi, ka tā nav nejaušība, un tas, ka mēs sēžam un baidām, vai cik grūti, kur mēs esam, patiesībā jā. Mums ir grūti, tāpēc, ka mēs tur esam apzināti iedzīti. Es domāju, ka tas bija tā speciāli darīts. Mēs esam šeit situācijā, kad mums nav vairāk brīvības, kad mums nav vairāk rīcības, ar kurām sevi aizstāvēt. Un tam visam kaut kad ir sākums. Tieši runājot par to, kā cīnīties vai kā vienkārši aizstāvēt savas intereses vēja enerģijas invāzijas sakarā. Tātad nav iespējams vienas prezentācijas laikā apskatīt visu, kas Latvijā noticis šajos gados, bet 20. gads ir tāds labs atskaites punkts, un te ir tie galvenie, manuprāt, galvenie notikumi. Varbūt kāds saskatīs vēl kādu citu. Tātad 20. gads notiek grozījumi ministru kabineta noteikumos par vispārīgo teritorijas plānošanu. 22. gadā parādās informatīvais ziņojums par sauszemes vēja turpmāko attīstību. Un no šī ziņojuma pēc tam izriet virkne jaunu normatīvo aktu, un virkne jaunu aktu neizriet, kā mēs skatīsimies tālāk. Tajā pašā gadā, 22. gadā, jau pēc šīs informatīvā ziņojuma tiek pieņemts patiesībā lielākais tiesību apcirtējs šī jomā, tas, kurš aizliedz sabiedrībai kaut ko pretī runāt, šis likums. 23. gads iezīmējas ar to, ka ir sākusies klimata un enerģijas ministrijas ēra, un patiesībā ir sākusies vides aizsardzības sistēmas nojaukšana, kas turpinās arī intensīvi šobrīd. Un kāpēc viņi turpinās, un kāpēc es tā saku? Klimata ministrija tika izveidota atņemot vides speciālistus un vides nozares cilvēkus no varama, ieliekot un no ekonomikas ministrijas enerģētikas nodaļa, saliekot viņus divus kopā. Tas viss ir forši. Tagad mums ir klimats un tas ir enerģētikas un vides cilvēki vienā ministrijā. Bet šīs ministrijas nolikumā nav neviena vārda par vidi. Neviena. Neviens. Kad paskatāmies, varam vairs nav atbildīgs par vidi, klimata ministrija nekad nav bijusi atbildīga par vidi. Mums Latvijā nav neviena ministrija, kura atbildētu par vidi, par vides politikas ieviešanu un vides politikas realizēšanu, kas nozīmē to, ko tas tagad nozīmē, ka katrs dara, kā grib, un ne par ko neatbild. Un tad ir 24. gads, kad mums iedod tos centiņus vai naudiņas paber, lai visi turētu mutes ciet. Un tā turpinās šī vides sistēmas noardīšana, apvienojot šoreiz vides pāraudzības valsts biroju un būvniecības valsts kontrolas biroju. Par to tālāk. Tātad es ieskicēju, par ko es runāšu. Pirmais ir šie noteikumi, teritorijas plānošanas noteikumi. Es gatavoju šo visu stāstu vairāk pašvaldības cilvēkiem, bet tas ir jāsaprot ikvienam, jo tā teritorijas plānošana ir tas pamats, uz kura mēs varam noteikt noteikumus mūsu teritorijā, mūsu pagastos un pašvaldībās. Tātad panti par vēja enerģiju. 161. pants, kas 2013. gada versijā, tātad ir
teritorijas plānojums un lokāla plānojums norāda, kurā vietā jāatrodas vesiem, kā arī tas tiek atļauts rūpniecības tehniskās apbūves teritorijās un lauksaimniecības zemēs, ja tas, protams, ir teritorijas plānojumā. 20. gads nāk ar šīm pārmaiņām, kad pirmkārt tiek ielikts meži un otrkārt, bet pagaidām vēl saglabājot šo atsauci uz teritorijas plānojumu. Un tad 24. gadā šī ārdīšana tā kā pieliek punktiņu, kad vairs nav atsauces uz teritorijas plānojumu. Interesanti, kas parādījās anotācijā un šīs darba dokumentos, ka darba versijā 161. punktā vēl bija atsauce uz teritorijas plānojumu, kas nozīmē, ka pašvaldībai vēl ir instruments, ar ko strādāt, bet ir šāds komentārs no Latvijas vēja parkiem: labojiet to tehnisko kļūdu, tas nav paredzēts, dzēsiet ārā, un tas arī ir izdarīts. Anotācija parāda to nihilismu. Te ir daži citāti no tās anotācijas, kas valda 20. gadā. Par to, tas ir 24. gadā, ka visur ir nabaga vesiem ir grūti, viņiem ir dārgi, viņiem ir par daudz jāmaksā, un mēs viņiem visu palīdzēsim uz jūsu rēķinu. Tā kā tas bija pirmais punktiņš. Tad ir 53. pants. 53. pants ir par mežu, tātad mežu teritorijās, kādu papildu izmantošanas veidus var izmantot. 13. gadā ir vienkārša, normāla, elementāra lieta, un tur nekas nenotiek. 20. gadā tiek ielikts iekšā punkts, ka vēja ģenerators var turpmāk likt mežos, nosakot tur indeksētas teritorijas. Indeksēta apakšzona, kas nozīmē, ka teritorijas plānojumā ir jāizstrādā šo, kāpēc mēs tieši šeit mežā atļausim vēju. Te arī anotācijā ir iestāstīts, ka, lai tieši šīs situācija nenotiktu, ka jebkurā mežā sāk celt vēja ģenerators, tad tāpēc vajag šādu indeksēto apakšzonu. Tad, kad pašvaldība ir izlēmusi, ka tur, tad jā. Un tad ir 24. gada grozījumi, kurā tas viss izņemts ārā. Un kāpēc? Tāpēc, ka tas taču ir grūti, tas ir dārgi, ir jāpamato. Pašvaldības to nedara. Un tāpēc nabaga vesiem ir grūti un viņi netiek tur, kur viņi grib. Tās ir šīs tā kā tuvāk. Un tad pats galvenais pants, 163. pants, kurš nosaka, uz kādiem nosacījumiem ir jābūt šiem vesiem, kādi ir jāievēro, tad 2013. gadā, ņemot vērā to, ka tajā laikā vēja elektrostacijas bija 30 līdz 70 metrus augstas, tika noteikts, ka no vēja parka, tātad, kur ir vairāk par 5 turbīnām, līdz viensētām ir vai no 500 metri vai 5 augstumi. Padomājiet, ja tagad mums ir vēja parks un 5 augstumi, 260 reiz 5, tas ir krietni vairāk nekā 800 metri. Līdz ciemiem un pilsētiem vismaz 2 kilometri, līdz Natūra 2000 un mikroliegumiem, kas aizsargā putnus, vismaz 2 kilometri, līdz rekreācijas zonām vismaz 2 kilometri. Un tad nāk 20. gada grozījumi, kurā to visu izņem ārā un atstāja tām mazajām 500 un tām lielajām, tām, kas virs 2 megavatiem, turbīnām, 800 metri un neko vairāk. Nekādas naturas, nekādi putniņi, nekādi ciemi, nekādas pilsētas, mums ir vienalga. Un ir kā Līvāniem, pie pašas pilsētas robežas. Un ir kā Prēļiem, Riebiņos, tur arī cik tur ir līdz ciemiem, 3 ciemati tuvākā teritorijā pieskarās. Tas, kas ir tanī 20. gada anotācijā iekšā, vienkārši parāda to ideju, ar kādu ir strādājuši attiecīgi gan tajā mirklī ekonomikas ministrijas cilvēki, radīja nepamatotus ierobežojumus. Šie ir nepamatoti ierobežojumi, tie 2 kilometri līdz pilsētai vai 2 kilometri līdz jūras ērglim.
Un tad viņi atsaucās, un vēl jau aizsargjosla likums ir, paturiet to prātā, jo aizsargjosla likums 20. gadā vēl jau ir. Un viņi paziņo, ka visu pārējos ierobežojumus mēs ņemam nost, tie tiks noteikti IVN procesā. Jā. Es bišķīt pārlecu mazliet chronoloģijai, es tikai gribu pastāstīt to, ka ar to IVN procesu, uz kuru tagad visi grib balstīties, arī jau tik viegli neiet. Un no 24. gada šis ir vienkārši ekrāna šāviņš no tā, kā ar IVN likumu iet. Jo arī tur bija dažādas idejas, kā optimizēt ietekmes uz vidi novērtējumu procesu, padarīt viņu mazāk birokrātisku, vieglāk izdarām un tā tālāk. Viņš ir uzkāries. Viņš tā labi ir uzkāries, viņš nav ticis tālāk par pirmo redakciju. Kas notiks tālāk? Nezinu, tur šobrīd bija iekšā ļoti daudz labu lietu, ierosinātu, un tur bija tikpat daudz sliktu lietu ierosinātu. Kas ar to likumu notiks tālāk? Pilnīgi nesaprotams. Tā kā viņš, šobrīd mums ir visi spēkā esošs likums, bet grozījumi karājās. Bet es gribu iet tālāk uz to 22. gada ziņojumu. Viņš ir skaists. Viņā ir ļoti daudz informācijas. Ja jums darīt nav ko kādreiz, es pieļauju, ka kādreiz ir tāda lieta, ka nav ko darīt, var mēģināt viņu palasīt. Palasīt, ko kurš nav teicis. Bet galvenais ir tas, ka šī ziņojuma beigās ministru kabinets uzdeva ministrijām konkrētus uzdevumus. Un šie konkrētie uzdevumi te ir minēti. Viens no šiem uzdevumiem ar to numuru, ko jūs redzat uz ekrāna, ir sadarbībā ar veselības ministriju. Tā laika ekonomikas ministrijai, kas tagad ir klimata ministrija. Tāpēc tā jocīgi izskatās ekonomikas ministrija un klimata ministrija. Vienkārši pa vidam ekonomikas ministrija visu savu enerģētiķus aizdzina uz klimata ministriju. Tad viņiem vajadzēja izstrādāt. Šis nav paveikts. Un ir ļoti interesanti palasīt, kas tur notika tajā diskusijā. Pirmkārt, veselības ministrijā apbižojās, ka viņi nav bijuši pieslēgti no paša sākuma. Otrkārt, veselības ministrija uzskata, ka neko tur nevajag taisīt, jo tas vispār nav nekāds ar veselību saistīta lieta, tas ir fizikālais piesārņojums, un tad to vajag likumā par piesārņojumiem likt iekšā un precizēt. Varam uzskatīt, ka to vajag. Veselības ministrija saka, ka varbūt to var vienkārši precizēt vadlīnijās, kas ir uztaisīts 2009. gadā. Tanī pašā laikā varam, tur stūrītī ir tāds teksts, bet neredzās. Varam uzskatīt, ka tās vadlīnijas patiesībā, kuras šobrīd IVN procesos visi izmanto, šīs vadlīnijas patiesībā ir vispārīgas un neko par veselību nesaka vispār. Tie ir viedokļi 22. gadā, mēs tagad esam 25. gadā. Un arī paši Vēja asociācijas pārstāvji, viņi vajag tos noteikumus, tikai pieaiciniet mūs par tiem, kas konsultēs, mēs pateiksim, kādus robežu lielumus vajag. Tas ir tas viens stāsts. Nākošais, kas bija jāizdara, bet kas nav izdarīts. Viņš vēl ar vien karājas, kā neizdarītais uzdevums, atkal klimata ministrijai, bija tā demontāžas kārtība jāuztais, ko ļoti vajag, jo tā ir mūsu garantija, ka pēc tam kaut kas vispār notiks. Sabiedrisko pakalpojumu regulātors pieprasīja finansēšanas modeli izveidot un uztaisīt viņu garantētu. Nekas no tā nav noticis. Kāpēc? Mēs nezinām, mēs esam uzdevuši jautājumus ministrijām, kāpēc šie uzdevumi nav veikti, kādā stadijā viņi ir, kas notiek. Mums nav atbildes, vai ne? Nav atbildes. Bet tad ir uzdevumi, ko viņi izdarīja. Šito viņi izdarīja. Varbūt jūs varat pēc tam saprast, kāpēc. Tātad viņi pagrozīja 350 noteikumus, atļaujot Latvijas valsts mežiem rīkot izsoles un izsolīt viņus bez būvniecībai. Tas tika izdarīts. Interesanti ir tas, ka tas vienlaicīgi tika darīts ne tikai ar šo ziņojumu, bet eksistē vēl tāds ziņojums, par kuru mēs neko nevaram uzzināt, par strateģisko, kaut kāds strateģiskais vēja enerģijas ražošanas projekti.
Viņš ir noslapanots, tāpat kā ir noslapoti vēl vairāk citi dokumenti. Plus, tādā pašā mūsu valsts portālā ir dokumenti, kuriem tur būtu jābūt, bet viņu vietā ir tikai norāde, ka šeit būtu jābūt šim dokumentam. Un vēl mūsu valsts portāls šo vasaru, neskapēc izdomāja, ka visi dokumenti, kas ir vecāki par 21. gadu, jums nav jāzina. Tie vairs nav pieejami. Tagad mēs nezinām vairs neko par procesiem, kas notika pirms 21. gada. Bet turpinot fiksņām par paveiktajiem, tātad šis ir tas spēcīgais trieciens patiesībā visai Latvijai. Tādā pašā ziņojumā bija teikts, ka ir jāgroza aizsargjošs likums. Ļoti smagas diskusijas. Latvijas valsts mežiem ļoti vajag, lai to aizsargjošli nebūtu. Arī Vēja enerģijas asociācija uzskata, ka nevajag nekādas aizsargjošlas, viņas sen ir novecojušas un vispār nevienam nekādas drošības riski neeksistē. Ekonomikas ministrija uzskatīja, ka tomēr nav nekāda pierādījuma, ka tur nebūs nekāda drošības riski. Varam prasīt tos riskus tomēr vērtēt un kādā veidā tad pašlaik vēja elektrostacijām šīs drošības aizsargjošlas traucē. Kas tad īsti ir tas? Un patiesībā, kas tad īsti traucē, bija tas, ka kamēr ir aizsargjošs likums, tikmēr katram, kas nāk un grib uzlikt jūsu zemē aizsargoslu, ir jāaiziet un ar jums jāsaskaņo rakstveidā. Jā. Bet tur bija uzdevums, un jūs redzējāt, ka viņš ir izpildīts. Mēs tūlīt pie viņa nonāksim, jo mūsdienās vairs tā nenotiek. Neviens neko ar jums vairs nesaskaņo. Tātad, un kur ir vēl viens neizdarītais darbiņš, patiesībā ir darbiņš, kas tika atcelts. Tātad arī par aizsargjoslām noteikti jaunu atlīdzības kārtību cilvēkiem, uz kuru zemes kaut kāda infrastruktūra tiks uzlikta. Un tur ir atkal skaista tāda opera, jo Kem pateica, ka viņu nevajag, mēs anulējam šo, jo mēs esam izgrozījuši aizsargjošs likumu un nekāds aizsargjošs vairs Latvijā nav. Tad ekonomikas ministrs saka, bet ministrijas valsts sekretārs saka, ka tomēr taču vēl ir kaut kāda infrastruktūra un cilvēkiem un vajag. Un tad, Kem viņus brīdina, jūs tur tā uzmanīgi, ja? Jūs tur tagad atbalstat LVM, ja jūs to turpināsiet, tad jums būs ziepes un 2 dienu laikā ekonomikas ministrija saskaņo šos grozījumus. Arī tāds skaists. Tas nav viss. Tur ir ļoti daudz iekšā arī par tieši Latvijas valsts mežiem. Tā ir vesela sāga, kā viņi dzen cauri savas intereses un kas tur teicis, kurš gribējis. Bet tas būtu par garu. Bet tagad mēs ejam pie tā aizsargjošā likuma, kas ir tiešām ļoti nozīmīgs trieciens. Pirmkārt, aizsargjošā likuma grozījuma sākotnēji bija pilnīgi par citu tēmu, kuru ekonomikas ministri vienkārši izmantoja situāciju un iesniedza grozījumus, ka izdzēst ārā pilnībā visas vēja aizsargjošas no turienes. Un tātad grozījuma būtība bija izslēgt attiecīgo pantu un visus vārdus vēja elektrostacijas un pamatot to, ka tie esot nepamatoti un nesamērīgi ierobežojumi, kas ierobežo nabaga vēs attīstītājus. Tas, kas mani fascinē, ir tas, ka Saeimas juridiskais birojs uz 3. grozījumu bija sagatavojis kapitālu atzinumu, atsaucoties uz daudzām dažādām lietām, tiesām, un viņi paziņoja, ka šāds regulējums ir nepieciešams. Satversmes tiesa to saka, ka ir nepieciešams aizsargjošs. Un tad ir šis citātiņš, kas liek jums arī aizdomāties par jūsu tagad tuvumā bīdāmo projektu, ka konkrētos gadījumos šīs īpašnieku tiesības tiktu skartas tādā veidā, ka tiek pārkāpts tas 105. pants. Un viņiem nebūtu vairs tiesības. Principā šobrīd mums vairs nav tiesības, un uz mums kā cilvēkiem 105. pants, ja brīva rīcība ar savu īpašumu, vairs neattiecās. Tāpēc, ka aizsargjošs likums 22. gadā ir ticis grozīts. Un par spīti juridiskā biroja atzinumam, ka regulējumam ir ietekme uz tādām nozīmīgām satversmes
96., 105., 111. un 115. pantā nostiprinātajām cilvēku pamatiesībām, kā tiesības uz veselību, privāto dzīvu, labvēlīgu vidi un īpašumu, vēja aizsargjoslas tika dzēstas no likuma un no kadastra. Labā vēsts šī visā stāstā ir tā, ka šis atzinums ir izmantojams, lai sāktu par sevi cīnīties. Jo patiesībā šie grozījumi no paša sākuma ir pretlikumīgi. Nu, neejam tālāk pie nākošajiem pretlikumīgajiem grozījumiem, jeb pretlikumīgā likuma. Šis lielais un skaistais enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanas likums. Es nezinu, vai varu piezūmēties. Es vienkārši gribu jums parādīt, kā tika viņš būvēts. Es nolasīšu to pirmo komentāru. Vēja enerģijas asociācija paziņoja. Pieņemtā redakcija paredz jaunu nesamērīgu 2 km aizliegumu buferjoslu noteikšanu ap putnu un sikspārņu mikroliegumiem arī Natūra 2000 teritorijām, kas samazina vēja parkiem pieejamās teritorijas par 65%, tāpēc vēja parki netiks koncentrēti vienkopus, bet tiks izklēdēti pa vienam vai nelielās grupās, radot lielāku ietekmu uz vidi. Ko saka ekonomikas ministrija? Viņi saka, pieņemtā redakcija paredz jaunu nesamērīgu 2 km aizliegumu buferjoslu noslēgšanai un tatatā. Ko saka zemkopības ministrija? Pieņemtā redakcija paredz jaunu nesamērīgu 2 km aizliegumu buferjoslu noteikšanu ap jumtu 65% daudz plašākā ietekmē tajās grupās. Identiski teksti. Kurš viņus rakstīja? Kurš pārrakstīja? Kāpēc? Kā ministrijas var kopēt biznesa pamatojumu? Latvijas pašvaldības savienība svītrojiet, lūdzu, 2 km aizliegumu buferjoslu. Viņi bija pietiekami gudri, viņi pārrakstīja to tekstu citiem vārdiem, jo tur ir dažādi citi buferjoslas, tur tā kā būs samazina vēja stacijām izredzes. Darbdevēju asociācija raksta to pašu, tikai atkal citiem vārdiņiem. Es saku, tās ministrijas ir tik slinkas, viņas paņem tekstu un bliež pa taisnu. Pilnīgi nevar saprast. Galvenās izmaiņas, ko izdarīs šis likums, ir 3. Vēja fermas, kas atbilst attiecīgajiem kritērijiem, var netaisīt IVN, un mēs Preiļos ar to saskaramies pilnā apmērā šobrīd. Un ir pārsūdzības, bet es nezinu, vai tas pie kaut kā novedīs, un uz kurien tas mūs aizvedīs. Sabiedrības tiesības iesaistīties gandrīz pilnībā tika noanulēts, jo šī sākotnējā izvērtējumā, un tad, kad iet runa par nacionālo interešu objektu, nekāda sabiedrība neko tur nevar ietekmēt. Neviens tev neko neprasa, visi izdara. Un, laikam, no pašvaldību viedokļa šis likums ir vispretīgākais, es nezinu, man tā liekas, jo vēl lielāki ierobežojumi vispār kaut ko darīt savā teritorijā, par kaut ko lemt. Tad tiek pieļauta vējas būvniecība bez teritorijas plānojuma saskaņojuma, un 8. pants atņem tiesības vispār apstiprināt šo IVN, atdodot tās ministru kabinetam. No šī likuma sākuma brīža, kad viņš tika apstiprināts, tad, kad IVN pabeigts, tad lēmumu par to, vai tanī teritorijā būs vai nebūs vēja parks, pieņems ministru kabinets, nevis pašvaldība. Jā, un bija skaisti iebildumi, bija vides konsultatīvā padoma, kas atsaucās uz nepieņemtiem aktiem, terplānotāja asociācija, kas teica, ka šitā nevar darīt, un ir ļoti labs Saeimas juridiskā biroja atzinums, apraksts, kuru var atkal izmantot tālākā kautiņā, tiešām kautiņā. Vēršam uzmanību uz to, ka labas likumdošanas principu neievērošana un būtiski likumprojekta trūkumi var novest pie tā, ka tiesību norma vai pat viss likumprojekts netiks pieņemta pienācīgā kārtībā. No tā savukārt loģiski var izrietēt tādas sekas kā likuma vai tiesību norma pārsūdzēšana Satversmes tiesā un Eiropas cilvēku tiesību tiesā, kā arī cita veida tiesvedības. Tā ir instrukcija mums, vai ne? Tas ir paldies Saeimas juridiskajam birojam. Nu, lūk, es pabeidzu šo apkopojumu ar turpinājumu, ar to, kas notiek, ar to vides aizsardzības sistēmas demontāžu.
24. gada beigās tika izveidota EVA, apvienojot Vides valsts pārvaldības biroju un būvniecības biroja enerģētikas nodaļu. Ir svarīgi tas, ka EVAI uzdevumos ir valsts enerģētikas politikas administrēšana. Un viņa ir tā kā vienotais kontaktpunkts atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai. Tas ir viņas uzdevums. Kamēr Vides valsts pārvaldības biroja, kurš tika likvidēts ar šo likumu, uzdevums bija novērst vai samazināt fizisko vai juridisko personu darbības nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Nu jā, un tagad mums šobrīd, 26. vakar stājās spēkā ministrs kabineta rīkojums, ka EVA arī tiek likvidēta, un tagad visu pārņem valsts vides dienests, kas pats sevi pārsūdzēs, ja vajadzēs, kas pats analizēs savus lēmumus, kas pats izdos atzinumus un pats viņus vērtēs. Viss vienā skaistā čupiņā KEM ministrijā. Nu, lūk, ir 25. gads. Visa šī skaistā sāga par to, kā mūsu valstī ir cirsts nost visas iespējas kaut ko darīt, kaut ko pretstāvēt, kaut kur stāvēt ar taisnu muguru. Viņa ir mums rekurte. Es to visu redzu, bet ziniet, ko es redzu? Es redzu, ka mēs esam padevušies Latvijā. Mēs esam noticējuši tam stāstam, un mēs uztveram viņu par legālu, par likumīgu. Nē, viņš nav. Viņš ir tik nelikumīgs, cik nelikumīgs var vien būt šādā veidā pieņemti likumi. Nost ar tiem sasodītajiem likumiem mums ir ceļi, kuri mums ir jāizmanto, lai tiktu ārā no šīs sasodītā slazda. Paldies! Piesako mums sociālajos tīklos un pievienojas biedrībai Drosme darīt. Aizsargāsim Latvijas dabu un sabiedrību kopā!